Rīt pēdējie sagatavošanās darbi, lai otrā adventa priekšvakarā madonieši un pilsētas viesi varētu doties uz pilsētas centrālo Sajieta laukumu, kur kopīgi iededzinās Madonas novada galveno egli. Kā katru gadu arī šogad izrotāta šķiet nu jau par izturīgāko dēvētā pilsētas egle. Un kā nu ne, blakus augošo māsu šovasar pievārēja lielā vētra. Kas šogad iecerēts egles iedegšanas svētkos? Dekorēšanas ziņā būs izmantoti tie paši krājumi, kas bija visus iepriekšējos gados, nekas īpaši jauns klāt nav nācis, neskaitot dažus elementus, bet ir izmaiņas tas, ka šogad mums nav divas egles, bet ir palikusi tikai viena eglīte, ko mēs varam bišķi krāšņāk un smukāk sapušķot. 4. decembrī 2002 ir egles iededzināšana, kurā piedalīsies Madonas kultūras nams un bērnu jauniešu centrs, tiek pieaicinātas skolas un bērnu dārzi klāt, būs diezgan plašs pasākumu klāsts. Egles iedegšanas pasākumā iesaistītas arī apkārtējās kafejnīcas, veikaliņi, kas papildinās svētku atmosfēru. Par viesmīlību atbildīga amatpersona, tāpat kā pērn Madonā iecelts sniega vīrs, kas jau iepriekš rauga vai sagatavošanās darbi norit saskaņā ar iecerēto. Domāju, ka varbūt īstenosies ideja par dzīvu sniega salūtu. Varbūt tas izdosies, tas ir procesā, vīri strādā, patreiz ir pie lampām, tad jau ķersies pie pārējā droši vien klātu. Gaidāms, ka spītējot salam, svētku dalībnieki tiks iekustināti un iesaistīti notiekošajā. Pasākums būs gana vērienīgs un grandios, ir plānots, ka sākot no 2 līdz pat vēlam vakaram atraktivitātes nebeigsies. Mums ir sarunāti daudz rūķi, daudz sniega vīri, kuri man nāks palīgā sestdien. Tātad būs ļoti šis laukums, viss darbosies, visur ir jābūt daudz cilvēkiem, bērniem, pieaugušiem un ņudzēs no aktīvas darbības. Būs atrakcijas no vienas vietas noklātas, sākot ar slēpošanu, no kalniņa braukšanu, tad būs labo domu stūrītis, kurā varēs katrs cilvēks iet un dot savu novēlējumu lielā rullī, ko pēc tam tiks atdots domei, kā saka, labās domas nodots, ko var kādreiz realizēt. Gadu gaitā elektriskās lampiņu virtenes egles zaļo rotu krietni pabojājušas, tomēr mazajiem madoniešiem šī egle sevišķi mīļa. Lai saglabātu dabiski augošo koku, pašvaldība ir domājusi, kā stalto koku saglabāt. Domāts ir tā, ka šī eglīte tiks tikai šogad izpušķota un nākošgad mēs viņai laidīsim pensijā, teiksim, pelnītā pensijā un ļausim viņai atpūsties, jo tas nav noslēpums, ka tomēr šis viss, ko mēs karinām iekšā eglītē, nedaudz koku beidz nost un uz nākošo gadu mums tiek plānots un tiek jau zīmēts, ka mēs veidosim pilsētas šajā pašā laukumā tādu pašu egli, kāda ir lido kompleksā. Iespējams, tieši šogad ikvienam ir iespēja apmeklēt dabiski augošās egles pēdējo rotājumu Madonas centrālajā laukumā. Tas viss tiek taisīts un darīts priekš visiem mūsu novada iedzīvotājiem, un visi laipni aicināti visi novada, un arī pārrobežu novadu, teiksim tā, braukt pie mums uz egles iededzināšanu un būt klāt un just līdzi visiem un priecāties par to.